Es biju pastniece, strādāju pastā kaut kur 20 gadus apmēram. Un pirms tam strādāju bērndārzā par audzinātāju. Un tad gadījās, ka jūs gadu sabijāt bezdarbniekos. Jā, jā. Jūs pieteicāties tādai profesijai, kur jums nav bijis nekāda saprašana, kas tur jādara un ko. Kā notika tas mācību process? Mācību process notika ļoti interesanti un intensīvi. Vienīgais, kas man nepadevās, kad bija jau viesu uzņemšana, ka tur jānes tās paklādes bija, un es nekādīgi nevarēju viņas noturēt, bet tā vispār ļoti intensīvi gatavojam katru dienu kaut ko jaunu. Tad jūs sākāt ar pilnīgi teoriju. Teoriju, jā. Tad pārgājāt uz praksi, jā. Un tad kāda pusgada laikā jūs jau bijāt atzīts pavārs lielā veikalā. Nezinu, vai atzīts, bet man te ļoti patīk. Tad cik ilgu laiku jūs jau te strādājat? Es strādāju no 6. jūnija. Nu jau pusgads ir apkārt, tad jūs esat iejutusies kolektīvā. Kas ir jūsu galvenie pienākumi? Jā, tā ir desas ir, tad kotletes. Līdz šim neko nezināju par šitām. Zināju profesiju, bet es vienkārši nezināju, ka tā var gatavot, tās desiņas. Citi netic, ka es gatavoju desas. Vai jūs kādu dienu gribētu strādāt arī ar cilvēkiem? Jūs gribētu atrast sev citu nodarbi tajā lielveikalu ķēdē? Gribētu, ka es iznāku, laukā, nestu to produkciju. Cilvēki, kas man jautājas, tiešām es atbildu tādu, ar mīlestību, ar maigu. Man ļoti patīk. Tas ir jūs taisīts? Jā, man ļoti patīk cilvēkiem pastāstīt. Vai šī ir sapņu profesija? Nē, tā noteikti nav sapņu profesija, bet man patīk, ļoti patīk. Valentīna, par ko jūs strādājāt līdz šim? Līdz šim es strādāju pa uzskaitvedi. Tad jūs kļuvāt bezdarbniekos? Ilgi jums nācās sēdēt? Nē, pusgadu es biju bezdarbniekos, jā. Uzreiz es sāku, gandrīz uzreiz februārī es sāku mācīties šitās kursos, kulinārijas kursos. Un pabeidzu, uzreiz atnācu šeit uz praksi. Un pēc tam man piedāvāja vietu šeit. Cik grūti bija mācīties kaut ko jaunu? Tad tomēr ir citi standarti, cita loģika visam tam, ja salīdzinu, ko jūs darījāt līdz šim. Grūti nebija vispār, bija ļoti interesanti. Es daudz ko uzzināju, ļoti daudz. Un, ziniet, tajā mācību centrā bija tādi skolotāji, vispār ļoti bija fēni, ļoti. Kā jums mājās ir? Jūs tagad esat superīgākā ģimenes kulināra kļuvusi? Jā. Patīk kaut ko eksperimentēt savu virtuvē mājās. Savā, jā, bet te jūs eksperimentējat, ko cits jau ir atrakstījis, vai ne? Jūs nedrīkstat neko vairāk vai mazāk. Jā, jo ir kaut kādi tur standarti un viss tas. Kādi ir tie jūsu darba pienākumi? Ko jūs darat? Kas ir tas jaunais, kas jums ir pilnīgi cits kaut kas no jūsu iepriekšējās profesijas? Pats galvenais, es iemācījos taisīt sušu. Jā. Te jūs varat dabūt tagad darbu Japānā? Jā, tas pats galvenais. Vēl ļoti daudz, dažādi salāti ir, vispār var teikt dažādas uzkodas. Vai šis ir labs darbs? Ja jūs ieteiktu tagad savam kādam radam, draugam? Šis ir labs darbs, bet ļoti grūts. Visu dienu kājās? Jā, visu dienu kājās. Jā. Vispār man patīk. Grūti, jā, bet patīk.